Labdien, man sauc dr. Jānis Lēziņš, esmu neiroķirurgs, mugurkaulu ķirurgs, un šodien gribu pastāstīt nedaudz par tādu jaunu modes kliedzienu kā PRP injekcijas, jeb ar trombocītiem bagātinātas plazmas injekcijas mugurkaulā. Kas tad tas īsti ir tāds un ko mēs no tā varam sagaidīt un kādā veidā tas palīdz ārstēt muguras sāpes un citas problēmas. Pēc būtības tiek paņemts pacienta paša asins paraugs no vēnes. Šis asins paraugs tiek ievadīts speciālā sarumā, kas ir iepriekš sagatavots un centrifugēts. Šīs centrifugēšanas rezultātā šajā sarumā paliek tikai trombocīti. Visas smagākās šūnas, eritrocīti un leikocīti tiek sedimentēti, jeb nostādināti mēģines lejas daļā. Bet šī plazma, kas satur šos trombocītus, tad arī ir tas preparāts, kuru tālāk ievada pacientam mērķa zonā. Tātad šie trombocīti satur sevi augstā koncentrācijā tā saucamos augšanas faktorus un citas ķīmiskos savienojumus, kas ne tikai palīdz atjaunoties bojātajiem audiem, protams, ierobežotā apjomā, bet arī noņem iekaisumu. Gribētu uzsvert, ka visefektīvākās PRP injekcijas ir kontekstā ar pārējo ārstēšanu, kas ir gan medikamentoze, gan ortozes, gan ārstnieciskā vingrošana. Bet PRP injekcijas sniedz papildus efektu. Tātad, ievadot šos PRP injekcijas, un visbiežākās indikācijas ir starpskriemeļu locītavu nolietojuma radītās sāpes, jeb fasešu locītavu osteoartrīta gadījumā, ievadot šo PRP injekciju, viņas samazina iekaisumu un ierobežotā apjomā stimulē audu atjaunošanās lokāli. Līdz ar to PRP injekcijas efekts nav tūlītējs bieži vien, bet viņš parādās 4 līdz 12 nedēļu laikā pēc injekcijas izdarīšanas. Atkārtotas injekcijas bieži vien tiek ieteiktas, lai pastiprinātu šo ārstniecisko efektu, un tipiskos gadījumos piedāvā 1 līdz 3 injekcijas ar PRP preparātu, lai nostiprinātu šo efektu.